Ratnieka kungs, nosauciet lūdzu 3 galvenās lietas, ko jūs paveicāt kā Rīgas vicemērs pēdējo kopš 2022. gada 3 gadu laikā. Jā, paldies par šo jautājumu. Ir remonti veikti vairāk kā 200 projektos izglītības iestādēs. Ir vēsturiski vislielākās investīcijas īpašumu jomā. Pirmā uzvaras parka kārta ir īstenota, šobrīd notiek otrā kārta. Tāpat esam atjaunojuši pilsētas manēžu sporta infrastruktūrai, nosargājuši Geto Games Grīziņkalnā. Tāpat esam arī citas labas lietas izdarījuši, piemēram, iestājušies par Rīgas latviskošanu un darījuši vēl daudzus jautājumus, ko jūs visu varat iepazīties jau publicētajās atskaitēs. Nu, par latviskošanu esmu lietas kursā. Paldies jums par novērtējumu šodien sēdes sākumā. Nē, jā, es vēl runāšu tur, kur jūs šobrīd stāvat. Sakiet, lūdzu, jūs teicat, mēs, ko jūs pats, ka vicemērs, esat izdarījis? Esmu organizējis šos procesus, lai mēs varētu teikt mēs. Labi, pieņemsim, ka tas tā ir. 3 lietas, ko izdarīsiet, kad, ja tiksiet ievēlēts? Es visas prioritātes nosaucu. Šeit es minēju 13 prioritātes, 5 drošības jomā, 5 mājokļu vides jomā un 3 īpašumu jomā. Ja neatcerieties, tad sēdē būs arī ieraksts pēc tam vēlāk pieejams. Es domāju, ka man pietiks. Paldies jums, Dierikums. Pastāstiet, lūdzu, sīkāk par māju renovāciju. Kā atbalstīsiet, cik es saprotu, Nacionāla apvienība plāno arī vadīt mājokļu un vides komiteju, un kā plānojat atbalstīt rīdziniekus renovācijas jautājumos? Jā, nu pirmkārt, tie ir tiltināšanas jautājumi, ko jau pieminēju. Mums ir jāpalīdz rīdziniekiem ne tikai ar konsultatīvo darbu, bet, manuprāt, arī ar administratīvo darbu, lai šie projekti tiktu uzrakstīti kvalitatīvi un rīdznieki varētu tiem pieteikties. Tāpat arī svarīgs būs iekšpagalma jautājums, kā to atrisināt. Tur ķersimies klāt arī šiem jautājumiem. Starp citu, ir arī pašvaldības īpašumā esoši šie iekškvartāli, un tie, manuprāt, būtu pirmie, kas ir mūsu atbildība, un pēc tam tālāk mēs ķertos arī pie privāti īpašumiem, bet tad es saskatu tur arī likuma grozījumi nepieciešami. Sakiet, lūdzu, kas traucē līdz šim ķerties tiem iekškvartāla ceļiem, jo tie jau vairākus gadus ir ļoti sliktā stāvoklī. Varētu no sākuma šos salabot un tad varbūt demontēt tos pieminekļus. Jā, par šiem tātad es iepriekšējos atcerties atbildēju tikai par īpašumu jomu, bet nevis par ielām un ceļiem un asfaltēšanu, bet es domāju, ka mēs tam varam droši ķerties klāt, jo šobrīd tā būs arī mana atbildības sfēra un joma. Tā kā es domāju, ka ar darbu iesim uz priekšu. Starp citu, paldies arī tiem opozīcijas deputātiem, kas pēc pirmās sēdes pienāca klāt arī ar savām idejām par īpašumu jomā nepieciešamajām lietām un uzlabojumiem. Pārsvarā mums tas viedoklis sakrīt, īpaši par centrālu tirgu. Jautājums ir vienīgi par to, kas būtu naudas avoti un finansējums attiecīgajam projektam. Tur mums nedaudz atšķiras viedokļi, bet, manuprāt, pie visa mēs arī varam nonākt secīgi runājoties un sarunājoties savā starpā. Vai jūs būtu gatavs strādāt arī bezmaksas šajā amatā, ja iepriekšējā jautājumā mēs būtu par to nobalsojuši? Šis amats būtībā prasa 24/7 režīmu. Man būtu grūti iedomāties, kur man būtu vēl jāiet piepelnīties, lai varētu strādāt 24/7 režīmā arī turpmāk. Paskatīsimies pēc gada, kas ir padarīts. Sakiet, lūdzu, jūs minējat, ka jūs strādāsiet tā, lai katrs justos novērtēts. Tātad Rīgā ir tikai 47–48% cilvēku, kas runā latviski. Visi pārējie runā citās valodas, pārsvarā krieviski. Par to statistiku, man liekas, ka nebūs korekti, bet to mēs varam pēc tam atrisināt. Bet vienalga tur ir ļoti daudz cilvēki, kas nerunā latviski. Lai visi justos iekļauti,
tieši jūsu, latviskošana jūsu tajos darbos Es domāju, ka neietilpst. visiem, lai visi rīdznieki būtu iekļauti, pirmkārt ir jārūpējas mums par visiem šīm apkaimēm. Otrakārt, manuprāt, kas vēl būtu svarīgi arī visiem vienoties tomēr uz latvisko bāzi, stiprināt savas saites ar Rīgu un Rīgas pašvaldību. Un es ļoti priecāšos, ja jūsu minētie vai domātie procenti būs tie, kas to darīs. Paldies par jūsu atbildēm. Paldies jums, Ģerī kundze.